Ķekavas novada privātmāju ciemats Loreču lauks uzbūvēts uz kādreizējās lauksaimniecības zemes un centralizētais ūdensvads šeit nekad nav bijis. Savas pīce ir. Zinām, ka kaimiņiem ir dziļurbums, kā problēma nav. Paši neesam diezgan sen taisījuši analīzes. Esam dzirdējuši, ka kaut kur tuvāk, tur, kur pie putnu fabrikas, tur tiešām ir fuji. Bet mums garša laba. Pašvaldībā veiktās analīzes gan liecinot par pretējo. Ūdens kvalitāte palielinoties apbūvē pasliktinās, un to novērst varot tikai izbūvējot centralizēto ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu. Tas kopējais jā, ka nav, bet tomēr lielākā laika griezumā šie rādītāji pasliktinās. Un pienāks tas brīdis, kad tiešām būs arī jūtama šī sliktākā garša, un šobrīd mēs nevēlamies sagaidīt. Kanalizācijas sistēmu vēl var paspēt izbūvēt, izmantojot kohēzijas fonda līdzekļus, bet ūdensvadu būvniecībā pašvaldība gatava ieguldīt savu naudu. Problēma ir tā, ka ciemata ielas, kur jāveic būvniecība, pārsvarā ir privāti īpašums, bet daudz šādam projektam nepiekrīt. Tieši tā, pa manu ceļu. Viņi sadangās un neviens jau nesaremontēs. Bet jūs tik un tā neslēgsties klāt? Man tā kā nav plāns. Es ierīkoju savu kanalizāciju, kāpēc man tagad jāmaksā būs par vēl kaut kādu kanalizāciju. Ūdens kvalitāte 21. gadsimts? Tādu ūdeni, kāds man ir, neviens nepiedāvās. Lai sasniegtu vēlamo, uzsākta lokāla plānojuma izstrāde, jo ūdens saimniecības pakalpojumu jaunais likums, kas spēkā stājās šogad, paredz, ka būvniecības saskaņošanu var aizstāt ar zemju īpašnieku informēšanu, ja izstrādāts lokāla plānojums. Vispār tā kaut kāda zemes pārplānoja, lauksaimniecības zemi pārplānoja uz apbūves gabaliem. To jau vajadzēja paredzēt jau pagastam kā tāda, ka tur vajadzēs. Nevis tad, kad saceltas mājas, un tagad otrādāk, pēc tam mēs vilksim. Tas arī tā. Tomēr nav likuma, kas varētu piespiest iedzīvotājus pieslēgties centralizētajam ūdensvadam. Viņi varēs, acīm redzot, kamēr to nespiedīs saistošie noteikumi vai kāds citi regulējumi, viņi to varēs nedarīt, bet mēs esam devuši iespēju. Es atvainojos, šis nav kaut kur, es atvainojos Latvijas pierobežu, šī ir Pierīga. Pašreiz paralēli lokāla plānojuma izstrādē notiek arī būvprojekta izstrāde, bet iztenot apmēram 3 miljonus eiro vērto projektu, no kura 1,2 miljoni būtu Eiropas finansējums, paredzēts 2018. gadā.